Šodien raidījumā saulaicīga diagnostika redzes saglabāšanai, reimatiskās slimības un to ārstēšana, medus ēdienu sajiets. Lai gan visi esam aizņemti savos darbos, tomēr derētu neaizmirst parūpēties par savu acu veselību, jo ikdienā apkārt sastopami ļoti daudz faktori, kas bojā redzi. Ārsti iesaka pārbaudīt redzi arī gadījumos, ja nav nekādu sūdzību, līdz 60 gadu vecumam reizi 2-3 gados, bet vēlāk vēlams apmeklēt acu ārstu reizi gadā. Pamatā ir 3 galvenās slimības, kas veicina redzes pasliktināšanos mūža otrajā pusē. Un tās ir katarakta, glaukoma un dažādas tīklenes distrofijas. Tātad katarakta ir lētas apduļķojums. Tātad, lai cilvēks varētu redzēt, tad stariem ir jāiziet cauri visai acī, jākairina tīklene, un tālāk šis impulss aiziet uz mūsu galvas smadzenēm, un mēs tad redzam pasauli. Un gadījumos, kad viena no šīm vidēm, lēca, sāk duļķoties, cilvēkam pasaule kļūst miglaināka. Un katarakta nav tāda briesmīga slimība, jo kataraktas gadījumā, nomainot duļķaino lēcu un ieliekot dzidru, mēs principā redzi varam atgriezt pilnībā. Bet mums ir īpaši jāuzmanās no tādas slimības kā glaukoma. Glaukomas gadījumā acī paaugstinās acu spiediens. Šis acu spiediens spiež uz redzes nervu, un šis redzes nervs pakāpeniski atrofējās, un cilvēkam ļoti pakāpeniski un nemanot pasliktinās redze. Un šajos gadījumos, ja cilvēks pie mums ir griezies jau pārāk vēlu, tad mēs, diemžēl, šo redzi vairs nevaram atjaunot. Un trešā slimība, kas arī skar cilvēkus pēc gadiem 50, 60, ir senilā mākulas deģenerācija, ja mēs viņu saucam par vecuma mākulas distrofiju. Un šajos gadījumos tīklenē sasēžās tādi holesterīna kristāli, viņi tur izurbina caurumus, plūš šķidrumus, un cilvēkam sāk parādīties dažādas sūdzības kā kropļošanās, vairs īsti labi nevar lasīt. Un šīs slimības gadījumā ir nepieciešama arī diezgan saulaicīga ārstēšana, jo, ja mēs griežamies pie acu ārsta ļoti vēlīni, tad parasti jau šis šķidrums izveidot jau zināmas rētas, un mēs vairs neko daudz palīdzēt nevaram. Glaukomas un tīklenes distrofijas gadījumos pacientiem sākumā sūdzības ir minimālas, bet veicot papildus izmeklējumus, iespējams šīs slimības atklāt agrīni un novērst vēlāku pilnīgu redzes zudumu. Šādi izmeklējumi tiek veikti Paulas Stradiņas slimnīcas oftalmoloģijas centrā. Parasti pacienta izmeklēšanu mēs sākam ar refrakcijas noteikšanu un spiediena mērīšanu acīs. Šī izmeklēšana ir bezkontakta metode. Daudziem pacientiem mēs veicam arī fundus fotografēšanu, kas ir izmeklējums, kad mēs varam nofotografēt katram pacientam viņa acs dibenu, acs pamatni. Tādā veidā mēs varam paskatīties gan paši uz augstas kvalitātes fotogrāfijām, gan arī parādīt pacientam, kā tad izskatās viņa acs dibens un novērot viņu dinamikā. Šī ir acs ehogrāfija. Ar šīs metodas palīdzību mēs izmeklējam acis iekšējās struktūras, un ar ultraskaņas zondi mēs pieskaramies pacienta pakstiņiem, aizveram acis ciet. Jā. Šī ir pilnīgi nesāpīga, neinvazīva metode, kas palīdz izvērtēt acis iekšējās struktūras. Zonde izdala ultraskaņas viļņus, kas atstarojās, un uz monitora mums parādās attēls ar acis iekšējām struktūrām, un tādējādi mēs varam izvērtēt gan stikveida ķermeni acī, gan tīkleni, kā arī orbītas iekšējos audus. Un vēl viena no izmeklēšanas metodēm ir perimetrija. Tas nozīmē, tā ir redzes lauka izmeklēšana, kuru mēs veicam, lai noskaidrotu redzes lauka plašumus un atklātu tā iespējamos defektus. Galvenās saslimšanas, kādēļ mēs veicam šo izmeklējumu, ir dažādas redzes nervu slimības, tīklenes saslimšanas, kā arī pie galvas smadzeņu dažādām patoloģijām un arī pie traumām. Optiskā koherenta tomogrāfija ir mūsdienīga bezkontakta acu izmeklēšanas metode, kas ir ļoti draudzīga pacientam. Mēs varam izmeklēt gan acu mugurējas daļas, gan acu priekšējas daļās. Mugurējām daļām mēs galvenokārt izmeklējam, lai izmeklētu tīkleni un redzes nervu, un priekšējām daļām radzeni, un arī varavīksnini, un arī acu priekšējo kakti. Un te mums ir vēl viens izmeklējums, tā saucamā radzenes topogrāfija.
To mēs izmantojam tieši redzenes izlikuma noteikšanai. Aparāts skenē tātad redzenes priekšu virsmu, un pēc tam dators apstrādē rezultātus un izsniedz mums tādas topogrāfiskas kartes, ko mēs saucam par keratotopogrammām. Tāda ir krāsaina bilde, kuru mēs pēc tam analizējam. Un tad keratotopogrāfiju mēs izmantojam tādas saslimšanas agrīna diagnostika kā keratokonus, keratoglobus, kā arī mēs varam izmantot keratotopogrāfiju pacientam, kuri plāno uztaisīt refraktīvu ķirurģiju, piemēram, lazera procedūras kaut kādas uz rādzenēm. Arī mēs varam izmantot keratotopogrāfiju cilvēkiem, kuri jau uztaisīja kaut kādas refraktīvas procedūras. Arī var izmantot, lai pēc tam cilvēki varētu piemērot sev kaut kādas kontaktlēces. Ja esat saņēmies un nolēmis acu ārstu apmeklēt, tad, protams, tas ir iespējams pēc savas dzīves vietas, jo pašlaik lielākā daļa acu ārstu prakses ir aprīkotas ar pietiekoši labu aparatūru, bet, protams, gadījumos, ja rajona acu ārsts konstatē, ka ir nepieciešami kādi papildus izmeklējumi, vai arī pats slimnieks vēlas vēlreiz pārliecināties, vai tik tiešām ir vai šī slimība tik tiešām ir tik tālu progresējuši un ir nepieciešami tādi sīkāki izmeklējumi, tad, protams, var griezties arī mūsu slimnīcā, tas ir Pauls Stradiņa Kliniskajā universitātes slimnīcā, un pierakstīties pie acu ārsta. Un tas ir iespējams gan par valsts līdzekļiem, diemžēl tad ir jāgaida drusku ilgāks tas laiks, un tas ir iespējams arī par saviem līdzekļiem. Katru gadu 12. oktobrī tiek atzīmēta Pasaules artrīta diena ar mērķi pievērst sabiedrības uzmanību reumatiskajām slimībām, to simptomiem, saulaicīgas slimības diagnostikas un ārstēšanas nepieciešamībai, lai apturētu slimības attīstību un novērstu invaliditāti. Artrīts pēc savas definīcijas ir locītavas iekaisums. Iekaisums var būt dažāds, var būt ļoti strauji, ļoti smagas formas. Strutains artrīts, kur citreiz baktērijas, varbūt reumatīts artrīts vai poliartrīts, kas ir autoimūns process, varbūt vielmaiņas traucējumi kā podagrisks artrīts un vēl vairāki citi. Varbūt tomēr viss tāds pazīstamākais, visplašāk sastopamais ir osteoartrīts. Osteoartrīta ārstēšana ir ļoti daudzveidīga. Tas tikai liecina par to, ka tādas īstas universālas vienas metodas nav. Lieto gan medikamentus, atsāpinošus, saucamos visbiežāk nesteroīdos pretiekaisuma līdzekļus, un tādas jau tādas, kas likās kādreiz jau kā liels brīnums, kad sāka staigāt tie, kuriem bija praktiski jau nonākuši tik tālu, kad mājas režīms, tad bija mākslīgās locītavas, jeb endoprotēzes to implantācija. Artrīts rada neciešamas sāpes. Viens no efektīviem bezrecepšu līdzekļiem sāpju mazināšanai ir Voltaren Emulgel 23,2 mg gramā gels ar 12 stundu iedarbību. Šis produkts ir efektīvs pie locītavu sāpēm, ieskaitot artrītu, un ir vienīgais Latvijā, Baltijā, kā arī daudzās citās Eiropas valstīs pretsāpju gels ar 12 stundu iedarbību. Pacientiem ar hroniskām locītavu sāpēm nereti rodas diskomforts dienas vidū vai naktī. Īpaši nepatīkams ir rīta stīvums, kurš neļauj kārtīgi izgulēties. Voltaren Emulgel 23,2 mg gramā gels ar 12 stundu iedarbību ir īpaši ērts pacientiem ar locītavu sāpēm, jo sniedz ļoti ilgstošu darbību. Šis gels jālieto tikai 2 reizes dienā, kamēr visas citas dihlofenaka ziedes, kuras ir 1% koncentrācijā, jālieto 3 līdz 4 reizes dienā. Gels ir uz dihlofenaka bāzes, bet tam ir 2 reizes stiprāka koncentrācija nekā citām populārām dihlofenaka ziedēm. Atšķirībā no tabletēm, kuras vispirms nonāk kuņģī, gels tieši nonāk locītavā, sāpju vietā. Es jums parādīšu metodi, kā pareizāk lietot gēlus. Tā, ko bieži neievēro, tas būtu, kad uzsmērē biezā slānī, un gaida, kad būs tas efekts. Kaut kāds efekts arī ir, bet pareizāk būtu ziest plānākā slānī un iemasēt ādā gandrīz minūti, 40-50 sekundes ilgi. Tādā veidā
tiek panākta lielāka koncentrācija sāpīgajā vietā. Un vajadzētu izmantot arī tās vietas. Var izmantot refleksogēnās zonas vai arī sāpīgās vietas, muskuļu piestiprināšanas vietas vai citas, kur ir kaut kādas sāpes. Varētu vēl, ja ir kaut kādas pieejamas fizioterapijas metodas, ir dažādas aparātiņi ar dažādu garumu viļņu iedarbību, kuras varētu lietot arī mājās, vai arī to lietot kādā ārstnieciskā iestādē, kad pēc uziešanas tos ievadīt. Statistika liecina, ka osteoartrīts skar 10% iedzīvotāju. Klasiskais osteoartrīts ir saistīts ar vecumu, taču ir daudz slimību ar skrimšļu bojājumu, kas sākas jaunībā. Kā no tām izvairīties? Profilaks šeit būtu iziet no riska faktoriem. Riska faktori ir liels svars, pārslodzes, sportistiem ekstremālas slodzes, traumatizācija, vibrācija. Vajadzētu mēģināt izvairīties, it sevišķi, ja parādās jau tās pirmās pazīmes. Ja. Tāpat uzturs. Ja. Uzturā ķirbis varētu lietot visos veidos. Tā ir tāds labs līdzeklis locītavam. Ja. Un, protams, ievērot jau klasisko piramīdu. Saglabāt aktivitāti, kustēties, svaigā gaisā uzturēties, bet tai pašā laikā nevajadzētu pārāk ekstremāli to darīt. Vai vēlies aizmirst par ķermeņa sāpēm līdz pat 12 stundām? Tas beidzot ir iespējams ar Voltaren Emulgel 12 stundu iedarbības gelu. Pateicoties inovatīvajai formulai, tas efektīvi iesūcas un ar divkāršu spēku iedarbojas uz sāpju cēloni iekaisumu. Tādējādi atvieglojot sāpes līdz pat 12 stundām. Voltaren Emulgel – vienīgais pretsāpju gels ar 12 stundu iedarbību. Oktobra mēnesī notika jau otrais Daugmalas Jāņa bišu medus ēdienu sajiets, kuru laikā klātesošie varēja vērot labāko Latvijas restorānu šefpavāru meistarklasi. Šogad ēdienu sajietā piedalījās 27 populāru un iecienītu Rīgas un Latvijas restorānu šefpavāri, kuri gatavoja ēdienus ar Lielvārdes alu un Daugmalas Jāņa medu. Sajiets notika 3 kārtās, kas tika veidotas katram medus veidam atsevišķi. Ar ko šis ēdienu sajiets atšķiras no iepriekšējā? Ja pirmajā reizē bija šī pavāra māksla, šīs garšīgās lietas no medus, ar medu, izmantojot medu un dažādi, un šie vērtētāji bija vairāk vai mazāk mazākumā, tad tagad, manuprāt, galda tai pusē šie ēdieni tiek gatavoti, un par ko es ļoti apsveicu šos garšas meistarus, viens otru vērtējot. Manuprāt, ļoti interesanti tas ir, kā tomēr viņi ir ikdienā viens otram konkurenti, bet šajā gadījumā man liekas ļoti interesanti tas, ka katrā kārtā mainījās. Šie gatavotāji pārgāja vērtētājos, un tā, es domāju, tā ir lielākā atšķirība. Ir šī lieta, kad ir dažādi medus veidi ar dažādām garšām, un kur arī dažādos ēdienos var izmantot, un dažādiem cilvēkiem. Es savā dravā cenšos ievākt pēc iespējas Latvijā vairāk iespējami atsevišķos medus veidus. Lūk, katram medum ir tagad savs pavārs ar savu domu, kā viņš viņu izmantos. Piemēram, ir tik ļoti atšķirīgi šīs garšas starp griķu medu, starp viršu medu, starp liepu medu, starp meža medu, starp vienu no vienkāršākajiem rapša mediem. Man ir prieks, kad esam tikuši tik tālu līdz pavāra receptei. Vai tas nav forši? Protams, ka tas ir forši, bet medu var arī izmantot masāžām, lietot pirtiņā un veselības uzlabošanai. Varbūt ir vērts turpmāk padomāt arī par šāda veida pasākumiem. Tas ir interesants piedāvājums. Jā, redz kā rodās. Jūs sakat, ko dod? Reku rodās, visas idejas uzreiz rodās. Jā, varētu padomāt arī par tādām lietām. Jo viņš jau ir arī ārstējošs, ne tikai veselīgs, viņš jau ārstē arī. Medus unikālā īpašība ir tā, es domāju, kāpēc arī pavāri viņi izmanto, ka viņi ļoti ātri iesūcās mūsu asins ritē, medus kā saldvielu, visu savu informāciju.
Es domāju, tāpat ir ar ēdieniem, ka viņš ātri uzsūc, it sevišķi gaļēdienu. Ēdienu sajiet meistarklasē klātesošie tika priecēti gan ar neparastām ēdienu tekstūrām, gan izdomas bagātiem ēdienu pasniegšanas veidiem un noformējumu. Pasākums, kā ierasts, noslēdzās ar atbalstītāju un mēdīju pārstāvju simpātiju balvu piešķiršanu šefpavāriem. Visvairāk atzinības guva restorāna Etāža šefpavārs Mareks Vojteckis. Viņš piedāvāja nogaršot briežu aknu pastēti, kuras garšā bija jūtamas arī medus nianses. Šo receptu vajadzēja jau vasarās sastādīt. Pirmais, protams, es skatījos sezonalitāti, tā kā rudens, lai sezonāls ēdiens sanāktu. Es strādāju ar zemniekiem, ar medniekiem. Un, viņi man katru nedēļu zvana, saka, kas viņiem ir sezonāls, kas izaudzis, kas nav izaudzis, ko nomedījuši ir. Un tā arī ēdienkarte top nedēļu, citreiz pat 2 dienas pirms produktu saņemšanas. Mums ēdienkartē ir visi sakni pastēti, bet es skatos, ka ļoti daudziem ir iegaršojusies viņa un noteikti iekļaušu viņu nākamnedēļ jau mūsu restorāna ēdienkartē. Ja nav noslēpums, kādi produkti tika iekļauti jūsu piedāvātajā pastētē? Tā bija brieža aknu pastēte ar dzidrinātu sviestiņu, tad bija karamelizēta rupmaizīte ar sēklām un medu. Pašas saknes bija tumušajā lielvaru celu novārītas, un pa virsmu bija, ko paši lasījām, dzērviņu želeņu. Tie, kam nebija lēmts visus gardos ēdienus baudīt pasākumu ietvaros, nebēdājiet, jo sākot no 20. oktobra līdz pat 2015. gada martam tos būs iespējams nogaršot katra šefpavāra pārstāvētā restorāna ēdienkartē.